Irāna ir uzsākusi jaunu militārā spiediena vilni Persijas līcī un noteikusi paaugstināt gatavību savām mazajām zemūdenēm Hormuza šaurumā. Šajā pirmdienā, 2026. gada 11. maijā. Krīze sāsinājās pēc dronu uzbrukumiem apvienotajiem Arābu Emirātiem un naidīgām darbībām Kuveitas gaisa telpā. Krāvas kuģis tika trāpīts netālu no Kataras, un apstiprinājums, ka Irānas Gadir klases zemūdenes sākušas darboties reģionā. Irānas Islāma revolūcijas sargu korpus, kas kontrolē Irānas militāro diktatūru, mēģina apspiest kuģošanu, izdarīt spiedienu uz Arābu valstīm, izaicināt Amerikas Savienotās valstis un parādīt, ka režīms joprojām var izmantot teroru, lai sagrautu visu kuģošanu un radītu milzīgus zaudējumus ekonomikām. Svarīgi ir tas, ka tieši šobrīd veidojas liela starptautiska koalīcija pret šo režīmu. Es tev tūlīt visu pastāstīšu. Bet tagad tu noteikti vēlēsies abonēt kanālu, lai turpinātu būt labi informēts. Informācija reāla laikā, augstākajā žurnālistikas kvalitātē, kādu jebkad esi redzējis. Atbilstoši uzticamības standartam Milsons Alves. Galvenā doma ir vienkārša. Irāna uzbruka vairākos virzienos vienlaikus apgalvojot, ka meklē diplomātisku risinājumu. Apvienotie Arābu Emirāti paziņoja, ka viņi pretgaisa aizsardzības sistēmas pārtvēra 2 dronus, kas nāca no Irānas, un nav ziņots par upuriem. Kuveita ziņoja, ka 10. māja rītausmā tās gaisa telpā tika konstatēti naidīgi droni, un tā reaģēja, ievērojot savus militāros protokolus. Katarā kravas kuģis, kas devās no Abu Dabi uz Kataras ūdeņiem, tika trāpīts ar dronu. Izcēlās neliels ugunsgrēks, taču pēc tā likvidēšanas kuģis turpināja ceļu. Irāna nosūtīja savu atbildi uz Savienoto valstu priekšlikumu, izmantojot Pakistānas starpniekus. Taču Donalds Trumps noraidīja Irānas atbildi kā pilnīgi nepieņemamu. Kamēr diplomāti centās atstāt durvis atvērtas, revolucionārā gvarde pastiprināja kardarbības teātri. Un tieši tad zemūdenes nonāca krīzes centrā. Minētās zemūdenes ir Gadi klases. Mazi kuģi, kas paredzēti darbībai seklos ūdeņos, ar nelielu apkalpi un spējām veikt novērošanu, pārtveršanu un uzbrukumu. Tās tika izgatavotas, lai slēptos, novērotu, maldinātu radarus, draudētu komerckuģiem un radītu pastāvīgu risku šaurā pārējā. Šis ir tāds ierocis, ko Irānas diktatūra izmanto, kad zina, ka tai nav spēka stāties pretī Savienotajām valstīm tiešā konfrontācijā. Tā vietā, lai iesaistītos atklātā kaujā, tā paļaujās uz migu, pārsteigumu un psiholoģisku spiedienu pret kravas kuģiem, naftas tankuģiem un eskortkuģiem. Irānas prese arī ziņoja, ka armijas zemūdens novēro un pārtver kuģus Hormuza šaurumā, kamēr specializētie mēdīji ziņoja par Gadi klātbūtni paaugstinātā gatavībā. Uzbrukums kravas kuģim netālu no Kataras ir vissensitīvākais punkts, jo tas parāda, kā draudi pārvēršas reālos zaudējumos. Dienvidkoreja arī nosodīja uzbrukumu kuģim, ko Hormuza šaurumā eksploatēja Korejas kompānija, pēc tam, kad analīze Dubajā norādīja uz būtiskiem bojājumiem kuģī. Dienvidkorejas valdība paziņoja, ka uzbrukums bija nepamatots un solīja reaģēt, kad tiks noskaidrots vainīgais. Irāna noliedza tiešu atbildību, bet Trumps apsūdzēja Teherānu par šāvieniem uz kuģi un aicināja atbalstīt jūras ceļu aizsardzību. Tajā pašā laikā apvienotā karaliste un Francija pastiprināja jūras spēku kustību. Britu iznīcinātājs HMS Dragon tika nosūtīts uz reģionu starptautiskā misijā, lai aizsargātu komerckuģus un atbalstītu jūras drošību. Irāna atbildēja ar tiešiem draudiem, paziņojot, ka ārvalstu spēki, kas rīkosies pret tās interesēm, var saskarties ar tūlītēju reakciju. Šis izteikums parāda, ka krīze ir izgājusi ārpus reģionālās sfēras un kļuvusi par lielo jūras spēku aprēķinu daļu. Vairāk nekā 40 valstis tiek minētas saistībā ar mēģinājumiem nodrošināt drošu pārvietošanos, kamēr Teherāna cenšas pārvērst katru ārvalstu kuģi par politisku mērķi. Savienoto valstu reakcija seko skaidrai loģikai. Trumps cenšas nepieļaut, ka revolucionārā gvarde pārvērš civilās kuģniecības kuģus par ķīlniekiem. Projekts Brīvība tika prezentēts kā mēģinājums eskortēt kuģus un atjaunot pārvietošanos, taču operācija tika apturēta sarunu un reģionālās pretestības dēļ. Tas deva iespēju Teherānai pārbaudīt robežas, palaist dronus, draudēt kuģiem un izmantot mazus zemūdeņus kā spiediena instrumentu. Baltajam namam tagad jāizdara smags aprēķins. Ja tiek pieņemts vājš piedāvājums, politiskā uzvara tiek nodota Irānas režīmam. Ja atbildēs militāri,
jādarbojas precīzi, lai nepārvērstu Persijas līci nekontrolējamā karā. Savienotajām valstīm ir lidmašīnu bāzes kuģi. Uz tiem izvietota aviācija, lielāki zemūdeņi, gaisa izlūkošana, satelīti un reģionālie sabiedrotie. Irānai ir raķetes, droni, ātrgaitas laivas un mazi kuģi, kas kalpo pretinieku novājināšanai. Tāpēc šo pārsteigumu uzbrukumu nevar uzskatīt par Irānas pārākumu pazīmi. Tas parāda diktatūru, kas cenšas radīt augstas izmaksas visiem, tostarp arābu valstīm, lai izvairītos no sarunu galda, kurā tā nevēlas atdot būtisko. Ekonomiskā puse palielina šī gadījuma nozīmi. Reuters ziņoja, ka naftas cenas pieauga pēc tam, kad Trumps noraidīja Irānas atbildi un traucējumi Hormuzas šaurumā turpināja radīt spiedienu uz tirgu. Vēsture rāda, ka mazi zemūdeņi var radīt milzīgus postījumus, ja tos izmanto slēgti režīmi pārsteigumu uzbrukumos. Vislabākais piemērs nāk no Korejas pussalas. 2010. gada 26. martā Dienvidkorejas korvete Chonan nogrima pie Bangjong salas Dzeltenajā jūrā un gāja bojā 46 jūrnieki. Dienvidkorejas vadītāja izmeklēšana ar starptautisku ekspertu līdzdalību secināja, ka kuģi bija trāpījusi torpēda, ko izšāvis Ziemeļkorejas zemūdeni. Fenžana to noliedza, taču šis gadījums kļuva par asimetriskā kara simbolu. Neliela kuģis, darbojoties slepeni, spēja izraisīt nacionālu krīzi. Satricināt modernu jūras spēku un parādīt, kā agresīvi režīmi izmanto pārsteigumu elementu, lai radītu šoku, neizsludinot atklātu karu. Paralēli ar Irānu ir tieši metodē, nevis mērogā. Teherāna zina, ka tās gadi ir zemūdenēm, nav jāuzvar ASV jūras spēki. Pietiek radīt bailes, risku un aizkavēšanos, lai mēģinātu pārvērst jūru par šantāžas instrumentu. Arī citas valstis rāda, kā mazākas grupas un režīmi cenšas bloķēt stratēģiskos maršrutus, lai iegūtu politisko varu. Sarkanajā jūrā Irānas atbalstītie Huti izmantoja dronus, raķetes un mazus kuģus pret komerciālajiem kuģiem, piespiežot ASV un sabiedrotos izveidot jūras koalīciju, lai aizsargātu tirdzniecību. Daudzi uzņēmumi novirzīja savus maršrutus, izmaksas pieauga, un viena militārā grupa spēja ietekmēt globālo transportu. Ukrainā jūras dronu izmantošana pret Krievijas floti Melnajā jūrā parādīja, kā mazāki ieroči var piespiest lielāku spēku atkāpties, mainīt bāzes un aizsargāt ostas. Tagad nākamais solis notiek 3 virzienos. Pirmais ir militārais. Atrast mazus zemūdeņus, aizsargāt kravas kuģus, pastiprināt pretgaisa aizsardzību un novērst jaunus uzbrukumus kuģiem. Otrais ir diplomātiskais. Izdarīt spiedienu uz Irānu, lai tā pieņemtu noteikumus, kas neļauj revolucionārajai gvardei brīvi izmantot dronus, raķetes un zemūdens kā mājiņas līdzekli. Trešais ir ekonomiskais. Pārliecināt uzņēmumus un apdrošinātājus, ka maršruts atkal būs patiesi aizsargāts. Bez tā tirdzniecība turpinās būt ierobežota, un naftas cenas turpinās reaģēt uz katru draudu. Irānas pārsteiguma uzbrukums ir atvēris bīstamāku krīzes posmu. Revolucionārā gvarde mēģināja pārvērst 10. maija rītu spēka demonstrācijā. Taču atbilde, kas iezīmējās, ir cita. Vairāk jūras spēku ierodas, lielāks ASV spiediens, lielāka izolācija Teherānai un mazāk iespēja Irānas diktatūrai izlikties, ka tā var uzbrukt pasaules tirdzniecībai, neciešot sekas. Es esmu Milsons Alves, starptautisko attiecību speciālists, un mans mērķis ir tevi katru dienu informēt ar patiesību. Ziņu saites ir video aprakstā. Nospied patīk šim video, abonē kanālu un beigās ieskaties komentāros, lai būtu vēl vairāk iesaistīts. Uz tikšanos nākamreiz! Sveicieni no Milsona Alvesa!